Labdien! Šodien pie mums Lotus Farm birojā ir ieradusies Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas un Kapitāla klinika Rīga pediatra Daira Brenča. Labdien! Prieks atkal te būt. Šoreiz lūksim jums atbildēt uz jautājumiem, ko mums ir iesūtījušas māmiņas tieši par iesnām bērniem. Ļoti aktuāls temats, manuprāt, jebkurā gada laikā. Mūžs sens temats. Kurš tad bez iesnām? Protams. Tātad sāksim par iesnām kopumā. Kas tad īsti izraisa iesnas, cik ilgi parasti bērnam ilgst iesnas un kas tātad nosaka šo ilgumu? Labāk būtu, ja iesnas nebūtu vispār. Jā, protams. Ne mums pašiem, ne mūsu bērniem. Jā. Bet sāksim ar to, kas izraisa iesnas. Ir vairākas. Protams, ir jāsaprot, ka iesnu veidi ir dažādi. Ja? Vispirms varētu runāt, ja mēs runājam par bērnu, tad mēs sākam jau no zīdaiņa vecuma, no jaundzimušā vecuma, no sākuma pēc būtības. Visos vecumos var būt dažādi, bet visbiežāk tajā jaundzimušo zīdaiņa vecumā mēs varam runāt par tām saucamām fizioloģiskām iesnām. Un tas vairāk ir saistīts ar to, ka deguna epitēlijas izžūst bērniem pēc piedzimšanas, viņi šķauda, viņiem kutina, arī pieniņš vairāk atvilnas nāk apakaļ un kutina aizdeguni, un tiem maziem tā deguna ļoti pietrūkst, un šķiet, ka tās ir iesnas. Bet šīs iesnas nav jāārstē ne ar medikamentiem, šeit vairāk ir vajadzīga deguna ļoti tāda smitrināšana un kopšana, varbūt arī pozicionēšana, paceļot bērnīgu galgalīti, kur viņš guļ maksimāli līdz 10 grādu leņķītī, bet, principā, tas pāriet tā kā pats no sevis. Un tālāk mēs varam runāt par vīrusu iesnām, infekciozām iesnām, iesnas, kuras izsauc dažādi vīrusi, un literatūrā ir minēts, ka to varbūt vairāk pat 300 vīrusiem, kas izsauc tas arī visbiežāk ir tas izraisītās iesnām. Jā, tālāk tajā turpmākajā vecumā tas ir visbiežākais iesnu izraisītājs, tās infekciozās, ja vīrusu iesnas. Protams, varbūt arī baktēriju izraisītas iesnas, varbūt arī alerģiskas iesnas, bet tas ir vairāk saistīts ar sezonu, ar pavasara sezonu, kad ārā viss sāk ziedēt, ziedputekšņi, putekļi. Diemžēl es gribu arī tādu nepatīkamu lietu akcentēt, kā bērns un pasīvā smēķēšana, jo šie cigarešu dūmi var izraisīt ne tikai iesnas, bet arī citas problēmas, tā skaitā novest bērnu līdz bronhiālai astmai. Bet jā, protams, jā, varbūt arī cita veida iesnas, kā vazomotors iesnas un tam līdzīga. Iesnas arī, ja gadījumā degunā ir kāds svešķermenis ilgs. Bet runājot par to, cik ilgi norit iesnas, tad laikam es palikšu pie tā biežākā iesnu veida, vīrusu izsauktām iesnām. Tad, ja mēs runājam par bērnu, jā, tas ir vidēji 10 dienas. Ja? Gribētos, lai 7 dienās pāriet, bet bērniņam ņemot vērā vecuma īpatnības, jo viņš pats, protams, kādā vecumā skatoties, bet jo mazāks bērns viņš mazāk un pats prot atbrīvoties no sekrēta, jeb puņķiem, kas sakrājas degunā, līdz ar to šis periods paildzinās. Jo šis bērns ir paaudzies, viņš pats māks iztīrīt degunu, šis periods jau saīsinās un ir šīs klasiskā nedēļa, jeb 7 dienas. Labi, paldies. Un tad mums vēl viens jautājums ir, atkal turpinot šo pašu tēmu, tad biežāk novērojami iesnas tieši augstākos gada laikos, bet kas varbūt ir tie noteicošie faktori, kas izraisa iesnas arī vasarā? Jā, tas ir manas iepriekš minētās dažādi alergēni, kas lido pa gaisu. Tie ir ziedputekšņi, tie ir putekļi, tā ir putekļu ērcīte, tas ir pelējums, tie ir dūmi, tās ir kaut kādas asas kairinošas smaržas. Šīs iesnas bieži vien ir bez katarālām parādībām, kā ārsts saka, bez citām vīrusu izpausmēm, proti temperatūras, sarkana kakla vai klepus. Tas ir brīdis, kad bērnam sāk kutēt deguns un parādās šie ūdeņainie serozija izdalījumi. Bieži vien ir iesaistās actiņas, kas niez, kas ir iekaisušas sarkanas. Un izslēdzot šo alergēnu, uzlabojot šo ārējo vidi, bērnu stāvoklis uzlabojas. Protams, šie serozija izdalījumi no deguna, daba to dara tādā veidā, ka organisms cenšas atbrīvoties no tā kairinājuma, kas ir nokļūst ieelpojot uz deguna. Tas ir kā dabīgais aizsargmehānisms. Tieši tā. Jā, skalojās nost.
Mēs, protams, vēl varam palīdzēt šī gadījumā ar jūras ūdeni, piemēram, vēl vairāk mitrināt un palīdzēt šim ļotādām attīrīties no šī svešā, piemēram, no putekļiem, kas kairina un uztur šīs iesnas. Jo ziemā pārsvarā dominē vīrusu saslimšanas, kas norit arī ar iesnām. Labi, un es domāju, ka mēs jau pieskārāmies nedaudz nākamajam jautājumam par to, cik bieži ir slimot normāli, bet varbūt mēs varētu paturpināt par to, kad tad būtu jāsāk satraukties, kas ir par ilgu un kad būtu jāsāk tomēr meklēt ārsta palīdzību. Iesnas, varbūt pirmā diena, pirms cik vecs bērns un kas vēl ir apkārt riņķī noticis. Tie mēs runājam par tādu parastu veselīgu mazuli vai pirmsskolnieku, kurš ir vai bērndārznieku, kurš ir noķēris iesnas. Nav, protams, pirmā, arī ne otrā vai trešā dienā jāsēž rindā pie ģimenes ārsta vai bērna ārsta un jāmeklē ārsta palīdzību kā tāda. Vecāku uzdevums ir atvieglot bērnam elpošanu, uzlabot šo elpošanas funkciju, un kā es minēju, vislabāk tas ir mitrinot degunu kļotādu, vai tādējādi palīdzot atbrīvoties vai no tā paša vīrusa, vai alergēna, vai puņķiem, jo skropsiņa epitēlijas strādā, visu to izvedot ārā, mēs vienkārši mitrinot to visu uzlabojam. Otra lieta, vecākiem ir jāatvieglo elpošanas ar degunu, sapilinot tūsku noņemošas pilienus, kurus var lietot 3 līdz 5 dienas, un tālāk jau ar ārsta rekomendācijām, un tas jau tā ir arī atbilde uz jautājumu. Parasti jau tā ir, ka tās iesnas visvairāk to dzīves komfortu traucē tajās pirmajās 3 dienās. Arī lieliem mazinās darba spējas. Galvas sāp, viss ir slikti. Maziem bērniem tas ir gražīgi, kašķīgi, sliktāk ēst griba, jo nejūtam ne smaržu, ne garšu. Un tad vecākiem ir, protams, uztraukums, bet, diemžēl nav neviena brīnuma līdzekļa, lai pārtrauktu, piemēram, vīrusu iedarbību, un tas neturpinātos. Tad jāgriežas pie ārsta. Iesnas ir ilgāk kā 7-10 dienas, ja parādās nepatīkami smakojoši izdalījumi no deguna, ja parādās asiņošana no deguna, ja sāks bērniņš, kurš ir lielāks un spēj aprakstīt savus ķermeniskās sajūtas stāstu, ka viņam sāp galva, ceļš deguna blakusdobuma projekcija vietās. Jāsaka, ka deguna blakusdobuma attīstās un atverās sākot no 5-6 gadu vecuma mazākiem bērniņiem tā nebūs. Ja iestas norit ar drudzi, proti ar augstu temperatūru, tiešām, ja bērns atsakās ēst un dzert zīdainis, piemēram, kam tas ir ļoti būtiski, tad ir jāmeklē ārsta palīdzību ātrāk. Labi, un mazliet paturpinot tieši par tiem mazākajiem, tad arī ir jautājums par to, kā pareizi tad ir jātīra deguns un kā pareizi atbrīvot degunu tieši mazākajiem. Jātīra, vairāk kārt atkārtojas un atkāršos vēl. Galvenais ir mitrināt degunu kļotādi, jo tad jau tie procesi paši notiek fizioloģiski. Un mitrināt vislabāk var tiešām ar fizioloģisko jūras ūdeni, fizioloģisko šķīdumu. Lielākiem bērniem, kam jau ir zaļi, dzelteni puņķi vai kaut kādi strutaini rinusīti, var izmantot arī hipertonisko salu šķīdumu, jūras ūdeni tīrīt degunu. Bet, ja mēs runājam par mazajiem, tā ir regulāra deguna kļotādas mitrināšana 3 līdz 4 reizes dienā. Ja mēs jūtam, ka tur viss pilns ar sekrētu, tad ir aptiekās speciāli iegādājams ierīces, kad var atsūkt šo sekrētu mājas apstākļos. Bet atcerēsimies, jums mazāks bērniņš, jo ir mazāks deguntiņš, šaurāks nāses un pārlieku bieži, ja pārlieku rūpīgi veicot šo procedūru, jūs varat dabūt pretējo efektu. Šī deguna kļotāda vēl vairāk pietūks un deguns vēl vairāk būs ciet. Tā kā, esat pārliecināti to, ko jūs darat. Jo mazbērniņš nemācēs izšņaukt degunu, to ir jāmāc jau lielāk. Labi, un paturpinot varbūt par tiem tieši iesnu veidiem, ir jautājums par to, ka pastāv stereotips, ka ir iesnas, kas ir lipīgas un ir iesnas, kas nav. Vai tas ir pamatoti? Jā, tas ir pamatoti. Jā, protams. Infekciozās iesnas ir lipīgas, ja proti pielīp tas vīrus, ja tā baktērija, kas izsauc iesnas.
Ja iesnas ir alerģiskas tikai un nav nekādas infekcijas vēl klātesamība, tad tās nav lipīgas iesnas. Tā kā, protams, stereotips ir stereotips, bet atkarībā no iesnu veida. Jā, un man šeit arī uz pēdējo iesūtīto jautājumu arī jūs daļēji jau atbildējusi. Jautājums ir, vai ar iesnām var iet uz bērnu dārzu? Cik mīļi un cik jauki. Es jau parasti saku tā, ja bērnam ir grūti, viņam ir grūti, ir šīs kārtīgās iesnas. Viņam ir apgrūtināta elpošana caur degunu, viņam slikts garstāvoklis, viņam viss ir slikti, viņam sāp galviņa. Vai tiešām, ja mēs varam atļauties viņš, lai padzīvo mājās, tas veicinās bērnu veselības atgūšanas procesu. Jo, ja mēs atkal runājam par alerģiskām iesnām, kad viņš teorētiski nav lipīgs citiem, es tomēr gribu teikt, ka viņš ir uzņēmīgāks pret kādu vīrusu saslimšanu, jo alerģisku iesnu gadījumā vienalga, kamēr tas alergēns šo degunu gļotātu ir pabojājis, mazinās šīs deguna gļotātas barjeru funkciju, un nākamajam jaunam vīrusam, kas vairs nav alergēns, vārti ir vaļā, daudz vieglāk, viņš ir uzņēmīgāks. Tā kā šis jautājums ir tāds duāls, teorētiski ar alerģiskām iesnām var iet uz bērnu dārzu, bet praktiski, ja jūs gribat uzlabot savu bērnu komfortu, labāk vai nu palīdzēt viņam medikamentozi, atvieglot šo procesu, pātrināt, sanēt vidi, kurā viņš atrodas, izvairītos no alergēnu. Bet, ja mēs runājam par infekciozām iesnām, tad, protams, jāpaliek mājās. Jāpaliek mājās, bet tas nenozīmē, ka nevar iet ārā pastaigāties, jo svaigs gaiss, protams, arī ārstē. Paldies, doktor, ka atbildējāt uz jautājumiem. Paldies skatītājiem, ka noskatījāties, un tad līdz nākamajai reizei.